Esiet sveicināti, cienījamie hokeja draugi. Turpinot raidījumu ciklu Ostašovs stāsta, šodien reportāža no Arēnas Rīga. Pēters Ostašovs, kā rezultātīvākais spēlētājs, uzaicināts palīgā komandai Itera Latvija un spēlēs kopā ar Sandu Ozoliņu un citām hokeja zvaigznēm. Vērosim, kā viņam veicās. Mēs vienā klasē mācījāmies, vienā skolā gājām, kā lai to teikt, sauc, komandā spēlējām bērnu, tā kā es viņu jau pazīstu kopš bail pat teikt to gadu. Viņam tas apņēmība un tā vēlme deksme, viņš vienmēr bija tik pilns cīņas par un vienmēr cīnījās un vienalga, kas viņam stāvēja pretī, un viņš joprojām, kas man visvairāk pārsteidz, saglabājis savu ātrumu. Kā viņš bija, ka mēs bijām mazi un jauni, ātrs tā viņš arī vēl joprojām. Kā tev šķiet, kas ir viņa tajā veiksmes pamatā par to ātrumu? Tās ir zeķes. Viņš man šreiz aizmirst zeķes, un viņš man iedeva savus zeķes, un es arī jūtos ļoti ātrs. Bet vienmēr es zinu viņu, viņa jau ilgus gadus, un viņš vienmēr bijis ļoti labs čeks. Tu esi Rīgas Dinamo treneris, vai ne? Un kā ar nākamo sastāvu, jauno sastāvu, vai tev nav vajadzīgs pēc jauns spēlētājs? Jā, bet tikai tāds, kurš ir ātrāks par Ripu, un es zinu, kur tu domā, jo viņam ir 41, bet viņš joprojām domā, ka viņš ir ātrāks par Ripu. Tātad? Pēters Ostašovs noteikti. Un kā vispār šodien saspēlēties? Nē, man nav bijis tas gods sacensties ar viņu un Ripu, mēs dažādos trīniekos, bet, mums ļoti labi saspēle, mēs nevaram atdot precīzi piespēli. Fotogrāfiem parasti ir attaisnojums, ka nevar noķert labu kadru, jo Pēters ir tik ātrs, vai tu vari apstāt? Nē, noteikti, kad jādod piespēli, tu neredz, kur viņš ir ātrāks pa gaismas ātrumu. Kā mēs iepazināmies, neatceros, tas bija ļoti sen, kad viņš tik ātrs vēl nebija, bet viņš ar katru gadu arvien ātrāks paliek. Un kā tev šķiet, kas ir viņa tas noslēpums? It kā daudz runā pa kvasu. Pa kvasu? Osteogēlu, man teiks, viņš smērē ļoti daudz. Viņam locītājs ļoti labi kustās strādā, bez problēmām. Bet tātad pa kvasu tu neaizdzirdi? Pa kvasu neaizdzirdies. Tas laikam Ogres rajonā, kāds specifiskais, tur mežā, kur viņš dzīvo. Šodien tev gadījās tāda veiksmīga saspēle, ko devā Pēters Ostašovs, jūs saspēlējāties. Kā vispār ir tam saspēlēm? Cik daudz veiksmīgs tāds bija? Šodien? Kas spēlē Ostašovs? Kas tas ir? Pēteris? Jā, Pēteris. Tad maziņš, ātrais. Ļoti labi un ļoti ātri spēlētājs. Viens no labākiem, es to internetā lasīju. Viens no labākiem Latvijas čempionātā, jā. Viņš tāds talantīgs puisīšs, ļoti labi. Mēs taču kopā spēlējām Monaha komandai, un tur viņš bija viens no līderiem, jā. Un, baigas zvaigzne viņš ir, jā. Es domāju, ka Latvijas čempionāta līmenis nav par viņu. Mēs runājam, KHL vai NHL arī, NHL, jā. Jā, paldies. Principā es nezinu, viņš mani zināja, bet viņš zināja jau skolā, jā. Viņš gan ir 3 gadus vecāks, bet mēs bijām vienā augumā jau skolā. labi. Joki. Pēc tam es viņu iepazinu, es pat nevaru pateikt, 90 kaut kādā 3. gadā varbūt. Māsas Nazīts, jā. Tāds hokeja fanāts nedaudz, labsirdīgs puika, jautrs, labu humoru izjūtu. Un kā tev šķiet, kas ir viņa tajā veiksmes pamatā par to ātrumu? Nevaru pateikt.
fizioloģiski. Maziņš, ātrs, stingrs, stiprs. Un kā šodien ir saspēlēties? Mēs ar viņu neesam spēlējis vienā mājā, bet no malas ļoti labi izskatās. Nav nekas sarūsējis, viss detaļas vietā, viss skrien, viss notiek. Super. Visi jau, visi super spēlētāji, patīkam prieks šādā kolektīvā būt un bišķi gūt arī baudu un tā viss tā kā tikai pozitīvi. Kas tev tāds ir spilgts palicis par viņu atmiņā? Maz, ka daudz, es jau tā varu iepazīstināt varbūt tikai šogad kaut kā vairāk viņu, bet ļoti tāds krāsains cilvēks. Kā tev šķiet, kā tas ir iespējams? Zibenzelis, tas ir ārprāts, nevar viņu noķert neviens. Vispār, tā kā daudziem mums jāmācās, kā vispār tikt viņam līdzi. Tā kā tas cepur nost vienkārši ārprāts. Daudz, es domāju, grib dabūt to, kas viņam ir. Bet neviens nesaprot, kur viņš to dabūjis visu. Līdz ar to, bet viņš arī gudrs, viņš arī, kā saka, to patur sevī un, kā saka, to odziņu tomēr līdz galam, kā saka, dzīvojās. Neviens jau, kā saka, ģēnijs neatklāja jau savu to talantu. Bet, žēl jau, protams, visu. Tāda štēle iet zudībā. Bet, ko darīs? Var palikt pie oficiālās versijas par to klasu? Jā, es arī tādas pirmoreiz, kad dzirdu, mums jāpamēģina tas klases padzert. Var jau būt, ka tas palikšu ātrāk. Es gan stipri šābos, var man tas līdzēs. Bet, kā ir, tā ir. Viss Latvijas hokejs turās uz Pētera Ostašovu. Un ar ko tu viņu atceries? Kas tev tāds ir spilgts palicis par viņu atmiņā? Viņš bija tik maziņš, ka nevarēja atcerēties viņu nemaz rīktīgi. Un kā šodien bija saspēlēties? Ar Pēteri? Grandiozi. Kā tev šķiet, kas ir viņa tajā veiksmes pamatā par to ātrumu? Viņa augums noteikti. Varbūt jums ir tādi piedzīvojumi kopā bijuši? Paldies Dievam, vēl nav. Jūs esat tā kā pieredzējis saistībā ar hokeju. Kāds ir jūsu viedoklis un novērojumi par Pēteru Ostašovu? Pēteru Ostašovu? Ko es varu teikt? Es varu teikt, ka viņa, attiecībā uz viņu var teikt tā, ka mazs cinīts gāž liela vezuma. Ja? Viņš, teiksim, nav, lai neapvaino, nav padevies augumā, ja, bet, teiksim, savā garā un dušā viņš ir diezgan liels. Jā, un tuvojās play-offi, un tā kā skaidrs diezgan redzams, ka Rīgas Dinamo varētu arī iekļūt play-off sērijā, KHL-ā. Varbūt jūs neesat skatījušies Latvijas izlases virzienā pa kādu papildu sastāvu? Latvijas izlases virzienā es neskatos. Varbūt Latvijas izlases varētu skatīties tieši Ostašovu virzienā. Jā, pieaicināt viņu uz pārbaudas spēlē, par cik tur daudz satraumēt. Jā, bet, Dinamo redzēs, laiks vēl ir, varbūt arī kaut ko piemetēs. Arēnā Rīga tikko beigusies ļoti aizraujoša hokeja spēle. Blakus Pēters Ostašovs. Varbūt pāris vārdos Pēteri pastāst par spēli. Ja, protams, ka patīk jau vienmēr uzspēlēt ar bijušajiem NHL spēlētājiem, kā Viktors Ignaķos un Sandis Ozoliņš, kā arī esošajiem. Kā pašam? Varēja būt labāk, negūva vārtus, man liekas, pirmo gadu, kopš mēs tiekamies. Nevar būt, ka Zeķis vainīgs, tās savus fortūnas Zeķis aizdeva kādam. Tas bija pilnīgi jauns. Visi ļoti tev slavē, kas no tā ātrākais spēlētājs, ātrāks pa visiem. Ātrāk vēl tie Guntars Pāls ir. Kādi tuvākie plāni tagad? Dzirdēji kaut kur posies braucienam? Jā, tagad gatavojos braucienam gan citā sporta veidā. Došos uz tālo Krieviju, uz Irkutskas pilsētu, kur notiek pasaules čempionāts Dendijā, hokejā bumbiņu. Arī Latvijas izlases sastāvā? Jā, bumbiņu vēl varu paskraidīt. Tā ko, novēlam veiksmi un tad gaidīsim stāstus no Irkutskas. Pamājam. Jā.